Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andis Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par Jēzus mācekļiem. Kas tas ir Jēzus māceklis? Kas mēs esam? Kristieši vai Jēzus mācekļi? Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Dievs dod mums pareizi saprast rakstus. Dievs dod mums pareizi saprast Tevi, Tavu ieceri, Tavus plāns mūsu dzīvē. Dievs atklāj tos. Atklāj Dievs katram, kurš šodien skatās, kas viņš ir un kas viņa ir. Tavās acīs, kāds ir status, Dievs, Tavā priekšā. Lūdzu, Dievs, lieto šo raidījumu, ka mēs saprotam labāk, kas ir Jēzus māceklība. Lūdzu, Dievs, lieto šo raidījumu cilvēku glābšanai. Es lūdzu, Dievs, ka šim raidījumam ir Tavs auglis. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Sāksim ar raksturvietu. Lasīsim Apustuļu darbos 11. nodaļā 26. pantu. Veselu gadu viņi pulcināja draudzi un daudzus mācīja, un Antiohijā vispirms mācekļus sauca par kristiešiem. Tātad jau Kristus mācība uzņem apgriezienus, jau Jēzus mācekļi, apustuļi māca cilvēkus, kristīt cilvēkus, tātad izplatās svētais gars ir izlietis pār pa zemi, viss notiek. Draudzi nodibināta. Un visu šo laiku tiek lietots viens jēdziens Jēzus mācekļi. Un par kristiešiem viņus nosauc tikai šeit, tas ir Apustuļu darbu 11. nodaļa, tas ir tik daudz jau ir noticis. Pirmo reizi parādās šis vārds kristietis. Glika tulkojumā ir vēl labāk uzrakstīts. Tātad tas ir turpat Apustuļu darbu 11. nodaļā 26. pants. Un notikās, ka tie veselu gadu kopā bija draudzē un mācīja labu pulku. Un Antiohijā mācekļus sāka saukt par kristīgiem. Ja, tātad mācekļus sāka saukt par kristiešiem tur mūsdienu valodā. Šis ir būtisks. Tas nav tikai vārdu lietojums. Vārdiem ir nozīme. Ja? Tad mēs skatīsimies, ko tad tas maina. Ja? Kas ir par akcentu, ja mēs tiešām šo vārdu lietojam. Ja? Cik reizes ir vārds Bībelē lietots kristietis? Vārds kristietis, cik reizes Bībelē ir lietots? 3 reizes tikai. Un cik reizes ir lietots vārds māceklis? Aptuveni 260. Tātad ir liela atšķirība. Ja? Tās 3 raksturvietas es ielieku šeit subtitros. Tagad, ja jūs varat redzēt, kur tas ir Pētera vēstule, Apustuļu darbos, 2 vēl raksturvietas klāt. Ja? Tātad kopā 3 tikai. Tas nenozīmē, ka tas vārds būtu nepareizs. Mēs esam kristieši, bet mēs vienlaikus esam Jēzus mācekļi. Skatīsimies, ko tas nozīmē. Lūkas evaņģēlijas 19. nodaļā 37. pants. Bet, kad viņš tuvojās Eļas kalnu nogāzēja, viss mācekļu pulks skaņā balsī priecīgi sāk slavēt Dievu par visiem brīnumu darbiem, kurus tie bija redzējuši. Tātad te mēs redzam evaņģēlijā, tad, kad Jēzus māca savus sekotājus, tie, kas izvēlās viņam sekot, tos nosauc par mācekļiem. Lasām vēl Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā 65. līdz 67. pantu. Un viņš sacīja, tāpēc es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nav tēva dots. No šī brīža daudz viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Tad Jēzus sacīja tiem 12, vai arī jūs gribat aiziet? Mēs tad zinām, atceramies, ko Pēters pēc tam teica, ka nē, ka viņi prom neies. Bet šo raksturvietu es paņēmu, lai saprastu. Nav tā, ka bija tikai 12 mācekļi. Jā, tie 12 bija apustuļi. Bet nav tā, ka bija tikai 12 mācekļi, jo te ir teikts, no šī brīža daudz viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Tad, ja es sacīju tiem 12, vai arī jūs gribat aiziet, tātad te ir skaidri redzams, ka runa ir vairāk nekā par 12. Un šis, protams, ir traģiski. Ja? Tur bija daudz cilvēku, kas jau visu bija pametuši, gāja Jēzum līdz, mācījās no viņa, mācījās no savu meistara. Kas ir māceklis? Māceklis tas ir kā zellis, kurš mācās pie meistara. Arī angļu valodā, kas mūsdienu izglītības sistēmā vārds, kas tiek lietot, ir bachelor, tātad bakalaurs un ir maģistrs. Un principā tas arī bachelor ir domāts kā māceklis, un tas maģistrs ir kā master, meistars. Šī pakāpe, ja, viņi nav gluži šī nozīmē kā Bībelē, bet tad mēs redzam šo atblāzmi, ja, ka tie vārdi tiek lietoti. Ir zellis un ir meistars, jeb māceklis un meistars. Un mūsu meistars ir Jēzus. Mēs visi esam viņa mācekļi. Apustuļu darba 9. nodaļa, 22. līdz 26. panti.
Bet Sauls arvien vairāk iedegās un saviļņoja ļaudis, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Kad labs laiks bija pagājis, jūdi nolēma viņu nonāvēt, bet viņu nodoms Saulam kļuva zināms. Viņi sargāja vārtus dienām un naktīm, lai viņu nonāvētu, bet mācekļu naktī viņu nolaida grozā pār mūri zemē. Jeruzālēmē nonāca, viņš raudzīja piebiedroties mācekļiem, bet visi no tā bijās neticēdami, ka viņš ir māceklis. Es paņēmu šo rakstot, jo te pāris pantos ir vārds māceklis lietots 3 reizes. Tātad mācekļi Saulu nolaiž grozā pār mūri zemē. Tie ir Jēzus mācekļi. Viņš raudzīja piebiedroties mācekļiem, bet visi no tā bijās. Tātad visi kristieši kādu laiku visi tiek saukti par mācekļiem. No kaut kāda noteikta brīža, ko mēs lasījām apstuļu darbos 11. nodaļā, Antiohijā, viņi sāk pirmo reizi saukt par kristiešiem, bet visus mācekļus nosauc par kristiešiem. Tātad tie jēdzieni nozīmē vienu un to pašu. Mateja evaņģēlijā lasām 10. nodaļā 24. 25. pantu. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nec kalps par savu kungu. Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs, un kalps kā viņa kungs, ja tie nama kungs aukuši par Belcebulu, tad jo vairāk viņa saimi. Jēzus pats paskaidro, kas ir māceklības būtība. Māceklis grib kļūt kā meistars. Tātad mēs vēlamies dzīvot, kā Jēzus dzīvoja. Mēs neesam ar to misiju, kas ir Jēzum. Viņš ir Dieva dēls, viņš ir Dievs. Mēs neesam Dievi. Un tomēr mēs mācamies no Dieva dēla. Mēs mācāmies tieši to, ko viņš dara, un tā kā viņš dara, atbilstoši mums sniegtajām dāvanām. Ne visiem ir vienāds dāvans, kā mēs lasām rakstos. Turklāt ne visiem tāpēc arī ir vienāda uzdevuma un misija. Ne visi, kā ir rakstīts korintiešiem, ne visi draudzē ir mute. Tātad ne visi būs sludinātāji uz ielām vai arī sajieta namos, sapulču vietās, ne visi būs sludinātāji. Un tomēr katrs mācās tieši no meistara. Jā, un pēc tam kalpo ar atbilstošo dāvanu, un tomēr visi ir Jēzus mācekļi. Kur šeit var rasties problēma, un tāda problēma radās tajā draudzē, kur es biju. Jā, es to saucu par bostoniešu kustību, jo viņi sākās 1979. gadā Bostonā, un tie bija cilvēki, kas sauc sev par Jēzus mācekļiem, un arī es tur pievienojos viņiem 1995. gadā Rīgas Kristus draudz, kad šī kustība izplatījusies pa visu pasauli un bija atnākusi arī līdz Rīgai. Un es esmu pateicīgs Dievam, ka es tur biju. Un šī ir viena lieta, ko es ņemu līdzi no tās draudzes, no savas pirmās draudzes. Proti, ka ir vispārēja māceklība. Vēl rakstīts, ka jūs esat ķēnišķīgi priesteri. Ja, mēs visi esam ķēnišķīgi priesteri. Mēs visi varam, piemēram, aizlūgt viens par otru, iestājoties pēc palīdzības pie Dieva. Mēs neesam starpnieki starp Dievu un cilvēku, jo ir rakstīts, Pāvils raksta, jo ir tikai viens starpnieks, cilvēks Jēzus Kristus, tad rakstojotā viņš izceļ šo Jēzus patieso cilvēcību. Mēs zinām, ka viņš ir arī patiesas Dievs. Bet tātad Pāvils saka, nav cita starpnieka, tikai Jēzus Kristus, nav cita starp mums un Dievu tēvu. Problēma tanī draudzē, kur es biju, kad mēs tur sākām kļūt gandrīz par starpniekiem jau. Ja, tā pamācīšana bija jau par stingru savstarpēji. Ir cits draudz, kur ir cita galējība, kur vispār viens otru knapi pazīst un neizmanto rakstvietas, nepiepilda rakstvietas, kur ir teikts pamāciet citu ikdienas, kamēr vēl saka šodien. Paskubiniet citu uz mīlestību un labiem darbiem. Ja tavs brālis grēko, runā ar viņu zem 4 acīm. Tātad šīs un vēl daudz cits rakstvietas, kur mēs atradīsim vārdus viens otru, cits citu, tādu rakstvietu ir ļoti daudz, un tās arī akcentē brālību un Jēzus māceklību. To, ka neviens nav rabī, mēs savā starpā neesam rabī, tikai Jēzus ir rabī. Mēs savā starpā esam brāļi. Bet mēs visi mācamies no Jēzus, no mūsu meistara. Vai ir jābrīnās, ka ir konfesijas, kur ir draudzes, kur mācītāji izdeg savā darbā? Nav jābrīnās. Jo sevišķi, ka savstarpējās pamācīšanas draudzē tikpat kā nenotiek. Ja tas viss ir uz viena gana pleciem, tad tur var rasties problēmas. Protams, ka cilvēks var izdegt. Ja jūs, draugi, esat kā atnācēji uz baznīcu, atnācēji ir krieviski vārds prihažaņa,
un ne vairāk, ir problēmas. Tā nav īsti draudze. Tā varbūt ir draudze, bet tur ir liels problēmas. Šādās draudzēs parasti grēks dzīvo mierīgi. Cilvēki nekad netiek izslēgti no šādām draudzēm. Es nesaku, ka tas ir mērķis kādu izslēgt. Izslēgšanas mērķis ir palīdzēt glābties. Kā arī mēs lasām, kā Pāvils, kad Korintā saka, ka viens ir jāslēdz ārā. Viņš pēc tam atgriežas, viņu paņem atpakaļ. Bet šī ciešā sadraudzība arī saistīta ar ideju par Jēzus māceklību. Ja? Ka mēs savā starpā esam brāļi, mēs viens otru pamācam. Citādi būs izdegšana. Draudzes gan netiks galā. Ja viņi no sirds gribēs tiešām palīdzēt un ievainotās pārsiet, kā ir rakstīts, kas ganiem ir jādara. Ja? Pabarot, atvest pazudušās, atvest atpakaļ. Ja no sirds to centīsies darīt, tad var arī netikt galā viens pats. Un nav arī bijis paredzēts. Viens uzdevums, ko var darīt katrs Jēzus māceklis, es uzsveru, katrs Jēzus māceklis, ir kristīt nākamos cilvēkus. Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļa, 1. līdz 3. pants. Kad tas kungs dabūja zināt, ka farizēji bija dzirdējuši, ka Jēzus savācot un kristījot vairāk mācekļu nekā Jānis, lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi. Tad viņš atstāja Jūdeju un devās atkal uz Galileju. Kas te ir teikts? Pirmkārt, jau atkal parādās vārds māceklis. Ja? Jēzus savācot un kristījot vairāk mācekļu nekā Jānis. Un vēl turpinās, lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi. Tātad pirmkārt atkal ir jēdziens māceklis, otrkārt mācekļi kristīja nākamos mācekļus. Ja tu esi nesen pats kristījies, tikai tu nesen esi pieņēmis Jēzu par pestītāju un kungu, tad drīzāk jau nesteidzies citus kristīt. Ir tomēr kaut kāda pieredze vajadzīga, ja? Un ir labi, ka tie, kas ir pieredzējušāki un ilgāk draudzē, tad tie ar šo nodarbojas. Bet pats princips vienalga ir neizslēdzams. Varbūt būs situācija dzīvē, kur ir absolūti nepieciešams tagad kādu kristīt, un neviens cits nav tūmā, un tu esi jau kristīts, un varbūt tu esi nesen kristīts, varbūt pirms nedēļas. Un ir skaidrs, ka varbūt kādam tūlīt ir izšķiroša situācija, viņam ir jāaizmieg, tātad jāmirst. Un ko tad? Un tad, ja nevienu nevar dabūt, un šis cilvēks grib kristīties, protams, ka tu viņu var kristīt. Lasām Mateja evaņģēlijā 28. nodaļā, 18. līdz 20. pantu. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdām Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdām turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Svarīgi vārdi, ko pirms aiziešanas kāds saka, kad aiziet no šīs pasaules. Ko saka? Svarīgo. Es ticu, ka svarīgo. Jēzus saka mācekļiem, man pieder visa vara, debesīs un ir zemes. Ļoti iedvesmojoši vārdi. Visa vara. Visa vara. Debesīs un ir zemes. Pieder Jēzum. Tēvs ir deleģējis visu. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem. Viss tauts tātad par ko jāiet darīt visus cilvēkus? Par Jēzus mācekļiem. Par tiem, kuri katrs mācās no meistara. Nevis vienkārši viens no otra, jo tad var notikt tāda uzkundzēšanās un var pārvērsties situācija par to, ka kāds mēģina kļūt par starpnieku starp cilvēku un Dievu, bet mēs zinām, mēs lasām vārdā, ko Pāvils saka, nav cita starpnieka, tikai Jēzus. Ko mācekļi māca nākamajiem mācekļiem? Ko Jēzus saka? Viņš saka, kristiet viņus. Tātad kristiet, dariet pa mācekļiem, kristīdami. Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tātad viņi kļūst par mācekļiem, kad viņi tiek kristīti. Viņi pieņem lēmumus, sekot Kristum, ir jāpieņem lēmums. Tev ir jāpieņem lēmums atteikties no grēka, jo ir teikts atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Tev ir jāizlem sekot, tev neviens nevar piespiest, tu nevar tur netīšām nonākt, tu var netīšām tik klausīties, bet kļūt par Jēzus sekotāju, par viņu mācekli, ir jābūt šai izvēlei. Tātad nebūs tā, ka vieni kļūs par mācekļiem, iztālosimies draudze, tur daļa ir Jēzus mācekļi, un tad pārējie ir vienkārši kristieši. Paga. Mēs skatījāmies, vārds kristietis nozīmē to pašu, ko Jēzus māceklis. Antiohijā vispirms Jēzus māceklis sāka saukt pirmo reizi par kristiešiem. Tātad tas ir viens un tas pats. Tātad raksturēts par māceklību ir mums, ir tev un man, katram no mums. Tikai kur bija problēma? Viena no problēmām bija tajā draudzē, kur es biju, pa ko es jau minēju, ka
šīs māceklības ideja pārvērtās par tādu burtu, kas gandrīz vai nogalināja, katrā ziņā traumēja cilvēku ticību, jo tika pastumts malā evaņģēlijas un Bībeles vārdi, Pāvila rakstītie vārdi par pestīšanu ticībā. Tam, kam darbu nav, bet kurš tic tam, kurš bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek ieskaitīta par taisnību. Tas ir vārdi, ko rakstīja Pāvils romiešiem. Un tad tie, kas runāja, mums visiem jābūt par Jēzus mācekļiem, tātad visiem jābūt ar visu sirdi, tik tālu ir pareizi. Bet kāpēc tu glābies? Nevajag sajaukt pestīšanas priekšnosacījumus ar pestīšanas sekām. Tas, ka Svētais Gars izdara manī pārmaiņas, un es esmu gatavs būt priecīgs devējs un kalpoju, tās ir sekas tam, ka es ticu, ka Jēzus ir mans pestītājs, ka viņš ir glābējs. Jā, es viņu pieņemu pa kungu, jā, es izdaru izvēli, bet tas darbs jau ir viņa darbs manī, jo ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos. Nu tad, lūk, es biju kustībā, kur tie darbi sāka nonākt priekšplānā, un gribas spēks tika paaugstināts svētā gara vietā, bet šajā sacensībā, kurš var uzvarēt? Neviens nevar sacensties sevis pestīšanā ar Jēzu. Jēzus upuris ir pilnīgs, mums nekas nav jāpieliek klāt, mums tas ir vienkārši jāpieņem. Un vienlaikus ir cita problēma, ka cilvēki nav ievērojuši, ka viņiem jākļūst par Jēzus mācekļiem. Viņi nāk uz draudzi kā tāda atnācēja, kā ekskursanti. Tā ir kā kaut kāda, atceros viens kristietis, to sauc par tādu svētdienas higiēnu, ieradumu, ieraišu. Vienkārši svētdien aiziet paklausīties kaut ko. Nu labi, tur ar dažiem sasveicināties draudzē. Nu varbūt arī mācītāji ejot ārā, ja viņš stāv pie durvīm, kā daži to dara. Es nesaku, tas ir slikti. Bet ja tas ir tavu vienīgā kristietība ir šī klausīšanās un tikai šī sasveicināšanās, iespējams tev ar to pietiek. Bet es domāju, tā ir riskanta lieta, jo tik daudz raksturvietas ir par draudzi un par mācekļiem un ko nozīmē būt par mācekli. Kas te ir, ko Jēzus saka tajā Mateja evaņģēlija noslēgumā? Kas viņiem ir jādara? Pirmkārt, viņiem jādara visus cilvēkus par Jēzus mācekļiem. Te ir teikts, dariet par mācekļiem visas tautas tās kristītām, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tātad jādara par mācekļiem, jākrista. Un jāmāca turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tātad, ko mācekļi māca nākamajiem mācekļiem? Visu, ko Jēzus viņiem ir mācījis. Šādi tas iet uz priekšu. Mācekļi kristī un māca nākamos mācekļus. Un tas nav tikai viens gans tavā draudzē. To var darīt visi. Protams, vislabāk, lai to dara pieredzējušie. Būt par mācekli, būt par Jēzus mācekli nozīmē būt viņu tūmā, sakot viņam un saņemt noslēpumu, izskaidrojumu. Lasām Marka evaņģēlijā 4. nodaļā 33. līdz 34. pantu. Un daudzās tādās līdzībās viņš ar tiem vārdu runāja, tā ka tie to varēja klausīties. Bet bez līdzībām viņš uz tiem neko nerunāja. Bet saviem mācekļiem viņš visu īpaši izskaidroja. Tātad Jēzus runāja līdzībās, jeb mīklās. Un mācekļi viņam prasa, lai viņš izskaidro, ko viņš ar to ir domājis. Un Jēzus dažkārt viņus norāja, ka jūs arī esat nesaprašs un tam līdzīgi, bet Jēzus vienalga viņiem obligāti izskaidro. Viņš viņiem izskaidro, kāpēc viņš atklājas. Kāpēc viņš atklājas nevis pasaulē, bet mācekļiem, kā viens no viņa mācekļiem arī prasa. Kāpēc šķiet tas bija Filips? Kāpēc tu gribi atklāties mums un ne pasaulē? Nu, tāpēc, ka mēs pametam visu. Mēs pametam visu šī pasaulē, kas traucē būt ar Jēzu. Mīlestībā ir jābūt izvēlei. Vai tu esi izvēlējies Dievu? Tev ir jāatsakās no grēka, tev ir jānomirst šajā pasaulē. Un tad Jēzus tev skaidros noslēpumus. Tad tu esi viņa māceklis un tu saņem noslēpumu, skaidrojumu, slavu Dievam. Lūkas evaņģēlijā lasām 14. nodaļā no 25. līdz 27. un 33. pantu. Bet daudz ļaužu gāja viņam līdzi un apgriezdamies viņš tiem sacīja, ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsu un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no viss, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Cik radikāli vārdi. Kristietība vispār ir radikāla lieta. Kā šie vārdi par atteikšanos no viss iet kopā ar to, ka tu esi ciemiņš Ziemassvētkos baznicā? Nu, kā tas iet kopā?
Es gribu noslēpumu skaidrojumu no Jēzus. Es gribu tuvumu, garīgu tuvumu. Es gribu dzirdēt, es gribu piedzīvot. Es gribu, lai notiek brīnumi manī un caur mani, ja Dievs tā gribēs. Es vēlos šo. Tas ir vērtīgi. Pie Dieva ir prieks, pie viņa ir miers. Pie viņa ir garīga laime. Dzīves jēga ir būt tuvu Dievam. Tas nozīmē atmest visu. Tas nozīmē būt par Jēzus mācekli. Esmu pateicīgs Dievam, ka tajā draudzē pirmajā, kur es biju, šī tēma bija svarīga. Šī tēma bija svarīga. Un te ir rakstīts, ja kāds nāk pie manis neienīst savu tēvu māti, protams, nav runa par ienīšanu tādā nozīmē, bet par mazāk svarīgiem. Man ir jāizdara izvēle, ka Jēzus būs man vissvarīgākais, jo viņš man ir radījis. Viņš man ir radījis. Es saņēmu atklāsmu kaut kādu kauguros, tur pa kāpām staigāju, gar jūru un lūdzu Dievu. Un es saņēmu atklāsmu sirdī, garā, klausoties kristīgo mūziku, ka Dievs man ir izglābs, lai es sludinātu vārdu. Tas ir to vērts. Pamet šo pasauli, pamet grēkus. Kļūst par Jēzus mācekli. Viņš uz tevi runās, viņš atklās noslēpumus, viņš atklās tev brīnišķīgas, brīnumainas lietas, ko tu iepriekš nezināji. Vai šis jautājums, tas, ka tu esi Jēzus māceklis, jūs ar to apsprieduši draudzē? Vai šim ir pievērsta nopietna uzmanība? Par tādu ar visu sirdi nodošanos Kristumu, nevis kaut kāda svētdienas atnākšana. Un jā, ir darbi, un citi nemaz netiek vairāk kā svētdiena, un viss cieņa, un lai Dievs jūs pasargā un vada. Bet jābūt tai sirds izvēlē, ka es visu nedēļu esmu Jēzus māceklis. Domājiet par šo, runājiet, brāļi māsas, savās draudzēs. Ir laiks. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs, Dievs, paldies, ka mēs varam būt Jēzus mācekļi. Paldies, ka tu atstāji paraugu, kā jādzīvo un ka mums jācenšas sasniegt īsto vīra, briedumu, Kristus pilnības mēru, kā ir rakstīts. Vadi mūs tajā ceļā, Dievs, mēs paši to nevaram, mēs nespējam, Dievs, bez Tevī nevarēsim. Vadi, Dievs, pacel mūs, cel, vadi, piepilda Svēto garu, dod spēku darīt šo. Dievs, tie, kur šaubās, dod viņiem drosmi tagad izšķirties. Tam ir mūžības nozīme. Izlemt būt par Jēzus sekotāju, tam ir sekas mūžībā. Lūdzu, Dievs, uzrunāt, dod drosmi, lai iet brālu māsa. Lai iet brāļu māsas, jā, lai izlem patiešām būt par Jēzus mācekļiem. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Paldies, dārgie draugi! Man sauc Andis Kudors, šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runājam par to, kas mēs esam. Jēzus mācekļi vai kristieši. Mēs esam abi. Mēs esam gan kristieši, gan Jēzus mācekļi. Tikai kaut kur ir pazudis tulkojumā, kaut kur ir aizķēries, kaut kur ir palicis novārtā ideja, ka mēs esam Jēzus mācekļi. To vajag atjaunot. Tiekamies pēc nedēļas. Esiet svētīti!